10 ziņās. 24. februāra vakarā man sauc Leonarda. Un man sauc Silvija. Šodien ziņas iesāksim ar informāciju par to, ka vairāk nekā 60 Latvijas pilsētās koru dziesmas ar mērķi palīdzēt pensionētiem dirigentiem. Ar akcijas rīkotājiem radusies ideja palīdzēt ne tikai finansiāli, bet arī nodrošināt tikšanos ar citiem cilvēkiem. Līdzekļus var ziedot arī portālā Ziedot.lv. Un turpinājumā plašāks sižets par sieviešu basketbolu Latvijā. Beidzot ir noskaidrojies, ka sieviešu basketbola Eiropas čempionāts 2009 notiks Latvijā. Un mūsu kolēģi ir gatavi pastāstīt mums ko vairāk. Maigone? Silvija, labdien! Latvija tiesības rīkot 2009. gada Eiropas sieviešu basketbola čempionāta fināla turnīru iegūta 2007. gada maijā. Uz turnīru rīkošanu pretendēja arī Čehija, bet slēgtā valdes balsojumā, kas norisinājās Polijā, Varšavā, tika nolemts, ka tas norisināsies Latvijā. Fināla turnīrs no 7. līdz 20. jūnijam risināsies 3 Latvijas pilsētās. Eiropas 16 labākās komandas priekšsacīkstēs ir sadalīts 4 grupās. A grupā – Ukraina, Čehija, Spānija, Slovākija. B grupā – Grieķija, Latvija, Polija un Ungārija. C grupā ir Lietuva, Krievija, Turcija un Serbija. D grupā – Baltkrievija, Itālija, Francija un Izraēla. A un B grupas komandas spēlēs Liepājā, bet C un D grupas komandas Valmierā. Pēc priekšsacīkstēm 2. posma un izslēgšanas spēles norisināsies Rīgā. Labdien! Mani sauc Patrīts. Pašlaik atrodos pie Ojāra Kehra, kas ir Latvijas Basketbola Savienības prezidents un kurš izsaka lielu gandarījumu par iegūto turnīru. Protams, esmu ļoti gandarīts par mums izrādīto uzticību. Uz Varšavu devāmies ar pārliecību, ka varam iegūt tiesības rīkot šo čempionātu. Tam bija vairāki iemesli. Nopietnais valdības atbalsts. Aigars Kalvīts piekrits būt par čempionātu rīkošanas komitejas vadītāju. Arī pašvaldību vadība pilsētās, kur notiks čempionāts, bija ļoti pretimnākoša. Un to pamanīja arī FIBA delegācija, kas viesojās Latvijā, lai izvērtētu mūsu gatavību rīkot sacensības. Un mūsu pēdējais trumpis, protams, bija basketbola mīlestība Latvijā, kur tas ir sporta veids numur 1. Kā ziņots, Latvijas kandidatūras priekšrocības cīņā par 2009. gada Eiropas sieviešu basketbola čempionāta fināla turnīra rīkošanu bija valsts un vietējo amatpersonu atbalsts, kā arī jaunās arēnas. Aprīlī pēc vizītes Latvijā teica FIBA Europe pārstāvis Kosta Iļņevs. Paldies! Labdien! Mani sauc Larīts. Mēs esam pie Ainara Sirksniņa, Latvijas sieviešu basketbola valsts vienības galvenā trenera. Viņš mums pastāstīs kaut ko vairāk. Esmu ļoti priecīgs, ka Latvija ir atgriezusies Eiropas saimē, iegūstot tiesības rīkot šos grandiozos sporta svētkus. Tam jākalpo par stimulu esošajām un nākamajām Latvijas labākajām basketbolistām. Eiropas labāko basketbolistu pulcēšanās Latvijā ļaus mums labāk noteikt savu vietu pasaules basketbolā. Paldies! Studija! Tomēr šī čempionāta rīkotājiem ne viss ir izdevies tik raiti un viegli, kā tas bija cerēts. Basketbols ir, ja nevis smagāk cietušais, tad noteikti visskaļāk saistībā ar ekonomisko krīzi izskanējušais sporta veids. Latvijas Basketbola Savienība nesagaidīs nākamā gada valsts budžeta apstiprinājumu, ieskandināt draugus uz zvanu. Valsts negrasās dot apsolīto naudu Eiropas sieviešu basketbola čempionāta fināla turnīra sarīkošanai. Jau drīz pēc draugus zvanu iezvanīšanas Valmiera un Liepāja apliecināja, ka naudu Eiropas čempionātam atradīs, tomēr arī ar atbildi vilcinājās Rīga. Pagaidām oficiāli naudas piešķiršana nav apstiprinājusi Rīgas doma, kas nav pieņēmusi galvaspilsētas budžetu 2009. gadam. Tomēr visos Rīgas budžeta projektu finansējumos Eiropas čempionātam beigās ir paredzēta nauda, taču nedaudz mazāk, jo arī izdevumi tiek samazināti. Kaut gan čempionāta rīkošana nav apdraudēta, FIBA Europe joprojām seko uzmanīgi līdz organizatoriskajiem darbiem. Paredzēts, ka februāra beigās vai martā Latvijā varētu ierasties kārtējā FIBA Europe delegācija, kas sniegs savu vērtējumu par sagatavošanās darbiem Latvijā. Fināla turnīrs būs īsti svētki basketbola izjūtējiem Latvijā, bet finansiālo problēmu dēļ iespējams svētki nebūs tik krāšņi, kā sākotnēji bija cerēts. Toties organizēšana atkal rit pēc plāna, un Latvijas basketbolistiem ir ļoti laba iespēja ierakstīt savus vārdus Eiropas sieviešu basketbola vēsturē. Tādas problēmas skārš mūsu mīļo Eiropas čempionātu basketbolā.
Un tagad būs apskats par to, kā cilvēki Latvijā attiecas pret sieviešu basketbola čempionātu, kas notiks Latvijā. Labdien! Labdien! Vai jūs zināt, ka Latvijā šī gada jūnijā norisināsies Eiropas čempionāts sieviešu basketbolā? Ko teici? Kad risināsies basketbols? Būs, zinām, teica. Dzirdējām. Teica, ziņās teica. Kamēr? Jā, teica, ziņās teica, visu laiku teica. Kādas ir jūsu domas par to? Domas ir, lai jau viss notiek. Domas labas, lai labākie uzvar. Lai jaunie dragā. Jā. Vai jūs aktīvi sekosiet līdzi notikumiem šajā čempionātā, īpaši ņemot vērā faktu, ka dažas spēles notiks arī šeit Liepājā? Ai, ko tu mēs tie vecie saprot, bet nu... Nē, ko tu aktīvi iesim? Iesim? Nu, Jā? trešdien pēc tirgus viss notiks. Iesim, ko tu mājās sēdēs, tas zeiks attīsās? Iesim! Tas Bekmens tur spēlēs. Kāds Bekmens? Bekhemis. Nu, nē, tas ir... Sievas spēle, tā Sabīne. Nē, Sabīne iedola, viss būs, mēs arī būsim. Kas tur vēl ir? Nu būsim. Galvenais, lai kaut ko to pavēlk, tā jau visi iet. Lai ir saticība, jā. Galvenais, lai labākie uzvar. Pa kur kanālu rādīs? Veco, var pasveicināt? Čau, vecais, tev var jānāk. Čau. Pa pirmo Rīgu, jā? Pa pirmo? Nē, pa TV3 jau šitos rāda, tur, kur tas kabelis. Tas jau mums nav. Nu, bet jūs kaut kā, es nezinu, atsūtat, parādat. Kādā lapelē var izlasīt, kur kāda foto būs? Nē, nav? Nav. Nē. Nu, labi, mums. Paldies. Lūdzu. Labdien, vai jūs esat ko dzirdējis par Eiropas čempionātu sieviešu basketbolā? Jā, es dzirdēju dažus spēlētājus, Zāna Eglītu un Lienu Jansonu, un arī no mūsu skolas viena spēlētāja bija Sabīne Niedola. Treneris sauc Abirdoji. Labdien! Vēlos jums paziņot kādu brīnišķīgu vēstu. Par Eiropas sieviešu basketbola čempionātu talismanu kļūst zaķis Banī. Šis talismans līdz pat pēdējam Eiropas čempionātu fināla turnīra brīdim būs aplūkojums lidostas Rīgas lidošanas zālē. Tieši lidostu uzņemas vairāk pilsētas viesu un sagaida mājās atbraucējs. Par godu šim brīnišķīgajam notikumam aicinājums sarunu Eiropas čempionātu basketbola sievietēm 2009 sporta direktoru Valti Milkoviču. Labdien! Labdien! Vēlējamies jums uzdot dažus jautājumus par šī čempionāta talismanu izvēli. Kā tas notika? Pirms talismanu izveidošanas mēs izsludinājām konkursu, kur katrs varēja atsūtīt savas idejas par jauno talismanu. Un izrādījās, ka visvairāk bija idejas tieši par zaķi. Zaķis ir Latvijas sastopamais dzīvnieks, un arī Eiropā tas ir ļoti pazīstams dzīvnieks. Un tāpēc izvēlējāmies tieši zaķi. Vai ir vēl kas, ko jūs gribētu pateikt mūsu skatītājiem? Jā, es vēlos atgādināt, ka pat 2009. gada Eiropas čempionāta patronesi ir kļuvusi bijusi prezidenta Vairavīta Freiberga, izdevniecības žurnāla Santa galvenā redaktora Santa Ača un dziedātāja Elīna Fūrmana jeb Ella. Paldies jums! 17. jūlija vakarā vairāk kā 20 stundas ilgi šī brīža populārākās latviešu deju mūzikas dziedātājs Ellas aktuālā singla Shine Like a Superstar video filmēšana. Tā notika Pamestas fabrikas telpās Rīgā, ganītām bija. Filmēšanā piedalījās arī latviešu sieviešu basketbola izlases meitenes, piemēram, kā Dita Paško, Dita Krumberga un Aija Putniņa. Kā norāda Ella, satikšanās ar Latvijas izlases meitenēm viņai notikusi laikā, kad bija sākta veidot videoklipu dziesmai Shine Like a Superstar. Pēc Ellas teiktā varēja noprast, ka viņi turpinās arī sadarbību ar pašmēju basketbolistiem. Un kāds to lai zina, varbūt tāpēc arī kāds jauns videoklips. Jaunais video ir paredzēts kā veicināšanas materiāls, gatavojoties Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm, kurš notiks 2009. gada jūnijā. Labdien! Te atkal Larijs no Liepājas Olimpiskā centra. Jau ziņots, ka Eiropas 2009. gada čempionāta basketbolā sievietēm 2 apakšgrupu spēles no 7. līdz 20. jūnijam notiks Liepājā. Mūsu mīļo Liepājas Olimpisko centru pat pielāgos Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm spēļu norisei. Šajā Olimpiskajā centrā tiks uzstādīts papildus antenas, lai nodrošinātu mobilo telefonu zonu pārklājumu visā ēkā, to starp arī pagrabā. Paldies!
beidzot mūsu sižetu par gaidāmajām kaislībām basketbolā, mēs novēlam, lai čempionāts būtu 2009. gada nozīmīgākais sporta veids Latvijā. Šodien ar to arī beidzam mūsu šīs dienas reportāžu. Novēlam jums jauku vakaru un cerēsim uz mūsu sieviešu basketbola izlases gaidāmajā čempionātā. Saudzējiet sev un tiksimies citreiz!